Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamā ministra, godātie kolēģi. Sākšu ar dzejnieku vārdiem. Man būs tāda neliela replika. Bez savas valodas tu esi, tālāk daudz punkts. Katrs pats var pielikt, kas tu esi bez savas valodas. Pirms pārēj pie tā, ko es gribēju sacīt, neliels labojums Butāna kunga sacītajā par vārda bažas lietošanu. Tas nav tikai daudzskaitlinieks. Viņš arī tiek lietots vienskaitlī, par ko var pārliecināties Tezaurus internetu vietnē tezaurus.lv. Tā kā es to neesmu izdomājis, tas ir Tezaurusā redzams. Valoda attīstās un degradējās vienlaicīgi. Es, protams, gribu pie tā pakavēties bišķi nedaudz vairāk. Mēs esam liecinieki lielai valodas piesārņošanai ar citu valodu konstrukcijām, ne tikai vārdiem, bet konstrukcijām. Šeit tie divi piemēri. Cik bieži mēs klausamies un dzirdām, ka projekta ietvaros tiks tas darīts un tas un tas. Tā vietā, lai teikt, ka projektā darīs to un to, ietvaros tas ir skaidri un gaiši pārņemts no krievu valodas. Jā. Līdzīgi mums ir ar angļu valodu. Projektā būs tādas aktivitātes. Aktivitāte ir kaut kas cits. Projektā būs tādas vai šādas darbības, rīcības, pasākumi, sarīkojumi, viss kaut kas. Un tādā veidā mēs paši zināmā mērā degradējam savu valodu. Pilnīgi piekrītu Indreksons kundzei, kur teica, ka valoda dzīvo cilvēkos. Un pārfrāzējot vienu, tā teikt, diezgan odiozu deputātu no iepriekšējās Saeimas, ka sāksim ar sevi. Es aicinu sākt ar sevi šeit, Saeimas namā. Mēs ieejam budžeta apspriešanas fāzē. Un cik bieži mēs no šīs tribīnes dzirdām vārdu cipari. Tie nav cipari, tie ir skaitļi. Cipari ir tikai 9, par 0 vēl strīdās, vai ir vai nav. Un tie nav cipari. Nelietosim vārdu, kas nav. Skaitļi var sastāvēt no cipariem. Mēs apspriežam šeit skaitļus, gan komisijās, gan arī no Saeimas tribīnes. Tāpēc sirsnīgi aicinu pašiem piedomāt, kā mēs lietojam šo valodu un cik nemanāmi un viegli piesārņojums ienāk mūsu valodā. Paldies!